Konnichiwa. Vairāk nekā ar 2,4 miljoniem dažādām kriptomonētām. Jūs paši saprotat, ka atrast īstos projektus, īstās monētas, kuras pārdosies, ir ar vien grūtāk. Taču, neņemot, kā tas saka, visu uz ļaunu, ik pa laikam mums atrodas kaut ko interesantu atrast, un šodien mēs gribam jums parādīt un prezentēt šo te mīmu salikums, un atceraties visu, ko mēs šeit rādām savā kanālā. Daudz dažādu izglītojušu informāciju kriptomānijas kanālā, protams, var atrast. Jums ir iespēja gan izglītoties, gan vienkārši skatīties un just līdz mums, ja, gan arī piedalīties. Bet, ja piedalāties, tad tikai ar savu riska kapitālu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja jūs nopērkat šīs te monētas, ja, tad tikai ar tik lielu naudas daļu, kur jūs esat gatavi gadījumā, ja kas aiziet greizi pazaudēt. Un šajā gadījumā pazaudēt, es nedomāju vienkārši, ka jums kāds viņu nosaks, tāpēc, kad mēs izvēlamies projektus, kuros mēs tā kā investējam pašu savu kapitālu, un noteikti mēs negribam, lai mūsu kapitālu nozog. Jā, tāpēc šajā gadījumā es runāju par to, ka vienkārši, kad ja nu gadījumā cerībā, ka tokens šausies uz augšu un kāps debesīs, viņš tomēr noiet kaut kur lejā pretējā virzienā, un jūs neuzspējat viņu pārdot pa vajadzīgo summu, un daļēji savu kapitālu varat viņus tādā veidā zaudēt, tad, jā, var visu kaut kas gadīties. Bet tas ir interesants, skaties, mīmu spēlēs, Latvijas karoks šeit pašā priekšā, vai nav jauki? Interesanti, kā viņi te ir uztaisījušies šeit atver un rādā šeit Latvijas karoks. Tas gan ir forši. Jāapskatās. Pārmaiņas pēc varbūt viņās ir arī iekļaut beidzot latviešu valodu. Nē, latviešu valoda joprojām nav, bet kā vienmēr varam uzklikšķināt ar labo taustiņu un iztulkot visu latviešu valodā un skaties, viss noteikti. Tātad SMS, jeb šī te pirmspārdošana ir sākusies, ja, dotajā brīdī mēs esam, šodien mums ir tikai 2 dienas šī pirmspārdošana ir gājusi, ja, tātad $145,000 jau ir savākti, un labā ziņa ir tā, ka, ja jūs esat agri, tad jūs agri arī varat dabūt dažādas labumus. Skatieties, šīs pirmspārdošana beigsies, un šī monēta tiks listota, tai skaidri pateikt, 10. septembrī, līdz to mums viss ir skaidrs, mums ir mazāk kā pusotrs mēnesis palicis, ja? Bet agrīnajiem pircējiem papildus bonus iespējams 25% apmērā, tātad tie, kas iegādājas agrāk, pieļauj, ka mēs šobrīd esam agrāk. Un skatieties, vēl viena laba lieta, pērciet un veiciet likmes, tad stakingā var ieguldīt, ja? Un dotajā brīdī staking procents ir 2393, varam apskatīt arī to šeit, arī kā te viss smuki parādās. Tātad visvieglākais ir pirkt un steikot. Latviski, protams, kā es teicu, viss iztulkojas, viņš mazliet savādāk, protams, arī skan un izklausās. Tāpēc dažreiz vajag uzmanīties, ka jūs tā kā tulkojat, ka ne viss rādīsies precīzi tieši tā, kā tam vajadzētu būt, bet kurā gadījumā tad 2339%. Un, protams, ar katru iesteikoto monētu vai daudzām monētām šis procents drusku samazinās, tāpēc tie, kas ir ātri, tie vienmēr tā kā ir ieguvēji. Kādā veidā jūs esat ieguvēji? No daudzām mūsu iepriekšējām monētām, ko mēs rādījām šeit savā YouTube kanālā, mēs bijām agri tātad šajās te monētās, ja? Tie ir dažādi video, ko jūs varat nākt un apskatīties, ja? Mēs bijām agri šajās te monētās, kas nozīmē tikai to, ka mums šis te staking procents uzauga tik liels, ka bieži vien viņš sasniedz to pašu apjomu, ko mēs nopirkām, vai pat 2-kāršojas un vienā gadījumā pat 3-kāršojas, kas nozīmē tikai to, ka mēs varam sākotnēji pat zaudēt 4 reizes cenu un joprojām iziet ārā pa nulēm. Saprotat, kur ir tas sāls aprakts? Ja? Šajā gadījumā ir tā, ka no 9 projektos no 10 mums izdodās noteikti nezaudēt savu riska kapitālu un nopelnīt. Nopelnīt dažreiz viņās ne tik daudz, kā mēs gribam, protams, viņās varbūt tas ir 1,2 reizes, 1,5, 2, 3, 4 x uztaisīt, ja? Un šādi un tad arī 10 x. Kā es teicu, šādas te mīmu monētas, šeit ir svarīgākais aspekts droši vien tas, ka nepazaudēt savu riska kapitālu un pēc tam domāt, protams, par divkāršošanu. Bet labi, viss pēc kārtas apskatīsim, kas tas šis tāds ir, ko tas šis tā dara. Un par ko mums šeit vispār runa. Tātad šeit ir, protams, kā vienmēr vizualizācija, 2 labas lietas, tātad ir baltā grāmata, white papers, tātad saucamais, ja atveram vaļā, varam apskatīties visu, kas ir paredzēts. Baltajā grāmatā šeit ir daudz, kas interesants tātad sarakstīts, protams, arī angliski gribat iztulkot, lai pielādējat šo failu, ielādējat Google tulkā, viņš iztulkos arī šo te visu, ja, tā kā tas ir viens audits. Audits, protams, ir svarīga lieta mūsdienās. Audits ir tas, kas nosaka par to, ka šis ir, kā saka, solīts projekts, kurš ir pārbaudīts, kuri nav tā kā atstāts kaut kāds aizmugurējās durvis atvērts, lai nozaktu mūsu naudu pirmā kārtā. Ja? Tāpēc šis ir svarīgs. Contract token adrese, kur šeit ir iedot, ja? Dotajā brīdī tas būs un tā solid proof, viens no stabilākajiem tātad šo te smart kontraktu auditoriem. Auditors tātad, ja, tas, kas ir Vācijā šī kompānija atrodas, un 10. jūlijā tad šis audits ir veids pavisam nesen. Tas ir vēl viens tāds tā kā labs pasākums. Šeit daudzas vietas, kur tātad var lasīt par šo te tokenu. Īstenībā mēs bieži vien arī no šiem vietām iedvesmojamies, atrodam daudz jauns interesants tokens, tātad mēmu spēļa tokena palaišana, atklāšanas ceremonija, te ir interesants visādas lietas, ja, tātad ir, kas piedalās, tad Pepe, Doge, Brett, Turbo, VIF, visi šie te, kas ir tā kā lielie mīmu tokeni, kuri tā kā pārsteiguši ar savu izaugsmi, un ja jūs gadījumā paveicās, jūs varbūt kādu no tiem esat arī iepirkuši un turat. Ja tā kā tādā veidā, kā piedalīties, kā parasti, standarta variants, tātad, lai piedalītos, jums jāizvēlās maksu, kurā jūs vēlaties viņu tā kā iepirkt. Ja, pirmais ir
iegādāties MGMES tokenu, vajag sarežģīt uzrunāt, tad MGMES tokens, tas ir viņam nosaukums, ja, pirms to izdara jūsu sāncenši, un, protams, tālāk jau iesteikot viņu. Iesteikojot, jūs varat arī saņemt bonusu. Ja jūs negribat steikot, ja jūs gribat, principā, nonākt tajā vietā, jo šeit nav īsti skaidrs, kā vienmēr tā pārdošanas kārtība, jo dažreiz ir tā, ka jūs tā kā agri uzspējat nopirkt visu kārtību, jūs iesteikojat, jūs varat izņemt savas šīs te claim rewards, ja, kā saka, nu, tagad viņi, protams, nav dzīvi, ja, pēc tam pašu tokenu var izņemt, tur, teiksim, pēc nedēļas, kad jau visu pārdošanu ir tā kā norimus, ja, šeit ir, nu, tāda tā kā mēdz līdz dienu galiem. Vēl viena lieta, ko var darīt, piemēram, jūs, nu, strateģiski ieguldat, teiksim, pusi ieguldat, pusi atstājat mākā, ja, vai sadalāt pirkumu divos daļās, piemēram, nopērkat daļu ar Ethereum, daļu ar BNB. Ja? Ar Ethereum pērkot jūs uzreiz automātiski iesteikojat šeit, ar BNB viņš, protams, paliks nu, nekur dotajā brīdī, bet viņu varēs izņemt, arī brīdī viņš parādīsies savā makā. Ja? Tā kā, un droši vien to varēs uzreiz realizēt. Tāda arī varētu būt stratēģija. Ja? Jums jāpadomā par tām stratēģijām, kad jūs ejat šajās pasākumos iekšā. Mums ir savējā, mēs tātad nopērkam viņus pirms pārdošanā, tad mēģinām mazāk nekā 50% pārdot sākotnēji, lai atgūtu savu investēto, un pēc tam mums vispār vairs nekas nesatrauc, tāpēc, ka mēs spēlējamies jau ar, teiksim, ar to brīvo naudu. Ja viņi uziet tur debesīs reiz 5, reiz 10, super. Ja viņi noiet kaut kur lejā, mēs nopelnām mazāk, nav nekāda bēda arī. Ja? Tāpēc šobrīd, kā saka, roka ir iestrādāta uz šiem te projektiem un varam tā kā mierīgi ar viņiem spēlēties, bet, nu, kā es jau teicu, es saprotu, ka ne visiem ir veicies un tā tālāk. Un jāsaka atklāt, ka šī ir, nu, nosīt no vispār kriptovalūtas pelnīšanas variantiem, teiksim, tā augstākā, riskantākā daļa. Viņi, protams, ir visai interesantākā, jo tā saglabā ko? Saglabā šo faktoru, ja, ka tu ne no kā var uztaisīt kaut ko lielu, ja, bet vairāk kārt, piemēram, multiplicējot, to var tā kā panākt lielus rezultātus. Jo mums pašiem personīgi, mūsu kriptomānijas grupā, kas mums ir arī atsevišķa grupa, ja, kur mēs vairāk runājam par šīm te un citām monētām, ja. Protams, mums ir arī cilvēki, kuri pelna kripto un pārtiek no kripto, ja, tāpēc, hei, kriptomānija.lv, ja nu kāda interesē arī kaut kas vairāk, bet tas tā. Paskatīsimies tokenomika. Kāpēc tokenomika, kā vienmēr liekas, tokens un ekonomika salikts kopā, tātad šeit ir interesants lietas, ko rakstīties. Tad pirms pārdošanā 38% tiks pārdoti, diezgan liela daļa. Stakingam atvēlēts, tātad šī sarkanā daļa 10%. Tas ir tā daļa, kas, tā kā jūs iesteikojat, jūs saņemat tās balvas, ja tad pietiekam liels monētu skaits. Projektam atstāts 17,7. Tas man tā vienmēr liekas aizdomīgi, tas tie, kas ir attīstītāji, paši tev atstāja diezgan lielas summas, ja tas ir, kas saka, nu, ja viņiem nav kāda tālāk ejošā ideja par to, kas tas ir un ko ar to visu darīt, tad, protams, var bēdīgi tas viss beigties, viņi paši var pārdot visiem pārējiem, bet nu, tas tāds risks, kas pastāv. Tātad būs spēle, jā, šeit būs, protams, ka spēle, tātad game winnings, tātad 9,3% atvēlēt šeit spēlē. Ja, un tad arī, protams, pārējais, kas svarīgākais, lai palaistu biržā vai nodrošinātu šo te pamatu kapitālu, likviditāti un mārketingam, tātad 15%. Par mārketingu man vienmēr liekas šis te interesanti, tāpēc, ka, nu, ja nu viņi tos izdala kaut kādiem, teiksim, mega influenceriem, tas ir labi, jo tad, nu, mārketings tas strādā, tad, nu, tiem influenceri vismaz uzpušo viņu augšā, un tad tur ir arī tas viss arī rodās, bet gadījumā, ja tas tā nenotiek, kur tas aiziet apkārt kompānija paliek vēl vairāk, ja tad 17 plus 15, tātad, ja, tas arī viss viņiem paliek, un viņi var darīt to, ko viņi grib. Lūk, nu, protams, te ir dažādas interesantas lietas, ko viņi te plāno darīt. What is the meme games? Jā, tad meme games ir nu, gamified, tas šobrīd ir tāds ļoti moderns vārds, gamified meme tokens, jā, kas apvienotās šīs te populārās meme monētas, kā vārdi, tur suni un tā tālāk. Protams, pārdošanā ar domu nopelnīt. Nezinu, jā, vai šajā gadījumā ir kaut kāds tur tālāk ejošs mērķis, baigi neizskatās, arī lasot šo te balto grāmatu. Tātad, nu, kaut kāds spēles elements tur droši vien, ka būs. Kamēr tā spēle iznāks, nu, viss kaut kas var garīties. Ja mēs visu kaut ko esam pieredzējuši, līdz to šobrīd ir tāda, nu, viens ir tas, ka man patīk, kā tas viss izskatās. Otrs ir tas, ka, protams, mēs viņu iekļausim savā tur augstākā riska, teiksim, komplektiņā, ja, atvēlot vienu, tur nezinu, 10 vai vienu 50 daļu no savu riska kapitāla. Jūs zinat vai nezināt, mēs bieži, nu, mēs tirgojam visu laiku šīs te monētas, un bieži mums ir kaut 50, 60 šīs te dažādas monētas mūsu, tā kā saka, somā, ja, un pa laikam mēs kaut ko pārdodam, pa laikam mēs kaut ko piepērkam klāt, visu laiku mēs kaut ko skatāmies, un to mēs arī tad parādām šeit kanālā. Nu, visu mēs nevaram parādīt šeit kanālā, tas būtu, protams, nereāli. Otra lieta, tas būtu arī diezgan garlaicīgi, ja mēs tikai rādītu visu laiku šīs te kaut kāds monētiņas savā kanālā, tāpēc mums vajag diversifikācijā, lai būtu interesantāk arī tev kā skatītājiem, ja, par ko tu noteikti gribi iespējas tagad laiku zem video. Paldies tev par to jau tagad iepriekš, ja, tad tev vajadzētu tā kā, nu, saprast, ka mēs dalāmies ar kaut ko, ka dalāmies, jā, bet
Mēs varam tev iemācīt, kā pašam atrast šīs te visas. Mums ir www.cryptomania.lv. Jā, ja nu kas. Tā, vai es varu ielikt arī savas uzvaras? Jā, ja jūs nopelnat winningus, tātad tokenus pirms pārdošanai Gamify event, jūs varat iesteikot arī, jā. Viss kārtībā. Vai ir atbalsta līnija. Atbalsta līnija nav tikai Telegram kanāls, un pārējā informācija viss tātad Twitterī un Exā. Nu, kā vienmēr, tad mēs ejam uz Exu. Vairāk, ja mēs viņu nesaucam pa Twitter, mēs viņu saucam pa Exu jau, kur ir, spiežam follow. Jā, tas ir baigi svarīgi. Kāpēc? Tāpēc, kad paskaties 14,000 sekotāju, liels bariņš jau seko, tas ir labi, jā. Tātad, un tik pa laikam, tad viņš šeit kaut ko liek. Labā ziņa tā, ka vajag uzspiest tikai uz dažiem laikiem, lai viņi sāktu rādīties arī jūsu timelineā, tajā ziņu plūsmā, jā. Un tad jau biežāk viņi varēsiet sekot līdz tam, kas notiek. Un šeit notiek vajag ienākt, apskatīties un tā tālāk. Starp citu, jā, gribat piedalīties, links ir zem šīta video, kā vienmēr nobrendots priekš jums, lai jūs neaiziet kaut kur šķērsām. Mēs neizmantojam šo te referēn sadaļu. Jā, jūs varat izmantot, ja jūs gribat, jā, tad jūs varat uzspiest šī un iegūt savu unikālo referālo kodu un tādā veidā tā kā uzaicināt cilvēkus, un par to jums tā kā maksās 5 pročukus. No tā, ko viņi nopirks, nu, mēs šo neizmantojam, kā es teicu, mums ir citi peļņas avoti, paši pelnu kriptovalūtu. Ja, bet, ja kāds grib, ja kādam patīk, tad nu, šāds variants arī šeit ir. Ja. Parasti ir tā, ka, ja jūs kādu uzaicināt un cilvēkiem ies labi, jūs zināt, viss būs kārtībā. Ja jūs uzaicināt, viņš nezinās, ko kas darīs, viņš jau nedoties pazaudēs naudu, ja, nu, tad jūs būsiet vainīgi. Tāpēc izdomājiet paši, vai gribat kaut ko tādu darīt, vismaz ar šiem te augstāka riska pasākumiem. Un Telegram grupa. Telegram grupa ir, protams, maziņa vēl, ja, bet labā ziņa tā, ka pievienoties Telegram grupai, jūs noteikti varat saņemt informāciju diezgan strauji. Ja. Īpaši, ja jūs neuzliekat uz mute šīs notifikācijas, bet cirēziņas viņas ir tik kaitinošas. Nu, es domāju, ka jūs man piekrītat. Ja. Tad fokus uz 10. septembri. Šogad un fokus uz to, ka varat dabūt arī 25% bonusu. Kā tad nopirkt? Tātad, ja jūs vēlaties nopirkt šīs monētas, tad, protams, kas jādara, jāsavieno maks. Izvēlieties, kādu maku jūs gribat. Ja nav maksas, tad reku te var atrast veselu čupu ar dažādiem makiem. Mūsu gadījumā mēs izmantosim MetaMask. Jā, savienojam maku. Hops. Tātad maksas savienojās. Viņš piedāvājums pārslēgties uz Ethereum tīklu, tāpēc, ka pērkot ar Ethereum, protams, mēs varam uzreiz iesteikot. Varat pirkt Ethereum tīklā arī ar USDT, ja jums ir ieskaitīts USDT MetaMaskā vai arī ar savu karti. Nu, izvēlēties, jā. Labā ziņa tā, ka pērkot, protams, šobrīd jūs varat dabūt lielo procentu, bet otra lieta, ja jūs negribat izmantot šo stratēģiju, gribat izmantot stratēģiju, ka jūs patarat viņu makā, tad vienkārši pērkat ar BNB, būs lētāka transakcija un būs, protams, arī ātrāk. Līdz to, piemēram, šeit, mums ir nedaudz BNB kaut kā tur $100 vērtībā, jā, mēs varētu nopirkt 9112 šīs te monētas, bet mēs viņus nevarēsim iesteikot, ja tad mēs nevarēsim dabūt tos 2000 kaut kas tur, ko tur, jā. Tāpēc, nu, tas ir tā kā svarīgi saprast, nu, viss un buy tokens un viss, un tad gaidām ko, tad mēs gaidām 10. septembri. Mums ir saraksts tāds, nu, nezinu, vecā labā Excel lapā uztaisīts, jā, kur mēs sakojam līdz visam šim te pasākumam, un, protams, otra lieta, kur mēs sakojam līdz vienmēr tātad ir šie te sociālie tīkli arī, jā, sociālie tīkli, tāpēc tā. Nu, un šeit, protams, visa informācija arī, kā saka, vienmēr visātrāk. Nesiet slinki, nesiet pasīvi, esiet aktīvi tajā, ko jūs darat, nākat, mācaties, skatāties, spēlējieties, pelnat. Ja negribat visu uzreiz darīt, bet gribat kaut ko pakāpeniski sākt, nākat mācīties. Ja mums ir no dotajā brīdī jau tūliņ gatavs online versija mūsu superīgajam, ļoti pieprasītajam semināram, kurš bija klātienē, 3 reizes izpārdots, ja, tātad cryptomania.lv, tur ir visa informācija. Tāpēc, hei, mēs esam šeit, lai palīdzētu šogad pēc iespējas daudziem vairāk cilvēkiem izmantot buļļu skrējienu, kurš, protams, šobrīd ir mazliet vasarā pieklusis, bet atjaunosies rudenī, tā kā esiet tam gatavi, un vislabākais veids, protams, kā iestartēt, ir apgūt pašus pamatus, kas ir kas, kā vispār viss strādā, un tā tālāk, un pēc tam sāk spekulēt ar visām šīm monētām, vai ne? Tieši tā, paldies jums, ka jūs esat, paldies, ka jūs skatāties, ieliekat like, ja nav žēl, ja, ļoti novērtēsim, ierakstiet kādu superīgu komentāru boksā, visi linki uz visu kaut ko ir zem šī video aprakstā, tā kā turaties līdz nākamajai reizei, pagaidām visu labu!